Pateicos tev par pievienošanās sarunām. Šodien mēs būsim sarunā kopā ar Santu. Viņa ir psiholoģe un biedrības Kalve valdes locekle. Viņas ikdienas darbs ir cieši saistīts ar cilvēkiem, kuri piedzīvo grūti dzīves brīžus, tostarp sēras un zaudējumus. Ar Santu runāsim par mītiem un patiesību, kas saistīti ar sērām, par to, kā šis process atšķirās no citiem emocionāliem pārdzīvojumiem un kādēļ sēras nav lineārs ceļš. Čau, Santa! Sveiki! Sveiki! Paldies, sirsnīgs, ka tu esi atvēlējis laiku sarunai, un ko mēs arī sāksim uzreiz tieši tēmām par mītiem un patiesību par sērām. Mans pirmais jautājums tev ir, ņemot vērā tavu pieredzi un to, ko tu esi dzirdējusi, redzējusi, kādi ir visbiežāk dzirdētie mīti par sērām un kāpēc tie varētu būt kaitīgi citiem. Jā. Sākumā es gan jau gribēju pateikties, paldies par uzaicinājumu, un tas, kas priecē, ka tas, ko es redzu arī publiskajā telpā un vispār, kad arvien vairāk mēs gan psihologi, gan citi mentālās veselības speciālisti runā par sērām, runā par zaudējumu, jo skaidrs, ka mēs nenodzīvosim savu dzīvi, nepiedzīvojot kaut kādu veidu zaudējumu un tajā pat un saistīto ar to arī sēras. Jā, tāpēc ir man šķiet ļoti svarīgi par to runāt un tā teikt nest zināšanas tautā un lai cilvēki saprastu, kas tad ar viņiem notiek. Un, ja mēs runājam par mītiem, tad noteikti mīti pastāv, un īstenībā mīti pastāv gandrīz jebkurā tēmā, kas saistīta ar mentālo veselību un arī ar sērām un zaudējumu. Viss gan jau, ko varbūt esat dzirdējuši vai lasījuši vai piedzīvojuši arī tie, kur ir gājuši sēru procesam, ka viens no tādiem izplatītākajiem un arī to, kuru visvairāk arī uztur šo mītu, ka ir kaut kāds pareizais veids, kā sērot. Ja, ka mums ir kaut kāds veids, kā ir pareizi, kā sērām vajadzētu izskatīties no malas un ko cilvēkam tad vajadzētu piedzīvot, tad, kad viņš sēro. Un to visbiežāk uztur tie cilvēki, varbūt, kas ir gājuši cauri sērām, vai kādi radinieki, vai ģimenes locekļi, ja, kuri tad, kad mēs paši varbūt piedzīvojam sēras, tad mēģina stāstīt, tad tagad ir, nezinu, tur jāraud, ja, vai ir jāizskatās bēdu sagrautam, ja, kaut kā, vai, ja, piemēram, man pašai tādas pieredzes nav ar sērām, ja es, piemēram, ļoti ātri atgriezos tur darba vidē, tad, piemēram, varbūt arī kolēģi vai tie paši radinieki, tā kā pietiek sērot, tā kā pietiek, ir laiks atgriezties un tā tu labāk tiksi ar to galā, jo man tā bija. Ja, tā tad bieži atkal mēs tā kā dodam to savu perspektīvu, kā tad varbūt es esmu gājis, vai kas ir tāds man tā uztver, kā sērām ir jāizskatās katram cilvēkam, vai arī kā, piemēram, bērēs ir jāuzvedas, vai ne, ka tikai tie, kas tur kārtīgi, tikai tie, kas ir asarās, vai ne, un tiešām no malas izskatās bēdu sagrauti, tad tie ir tie īstie, kas tiešām piedzīvo tās sēras, un pārējie, kas neparāda šos te simptomus, šīs te reakcijas, tie tad nesēro, kā ir pieņemts. Tas tāds viens, un tiešām to ļoti bieži es dzirdu arī kabinetā, un arī apkārt. Tas tāds viens no mītiem. Otrs noteikti, ko es gribētu izcelt, ir mīts par konkrētu laiku. Jā, kad ir konkrēts laiks, mēs skaidri zinām, protams, ka mēs skaidri zinām konkrētu laiku, kad sēras sākās. Jā, tas bija brīdis, kad cilvēks vai šis notikums notika, jā, un tad es skaidri zinu, ka tajā brīdī šīs sēras sākās, bet ja mēs skatāmies tālāk, sērām nav konkrēts laiks, kad viņas beidzas, un šobrīd tas, ko vispār tādā sēru konsultācijās, sēru terapijā mēs redzam, ka tieši otrādi, ka mums ir nevis, kad ir kaut kāds sākums un beigas sērām, bet kad sēras, ir sevišķi, ja tas ir par tuvu cilvēku, par mums tuviem cilvēkiem,
tad kaut kādas sēru paliekas, jā, sēru lietiņas ar mums paliek visu mūžu, jo mēs turpinām kaut kādā veidā tomēr uzturēt šīs attiecības ar mirušo cilvēku vai mirušo tuvinieku. Un tāpēc arī tas, nu, man patīk arī tas teiciens, ko es bieži arī saviem klientiem saku, kuri piedzīvo sēras, ir, ka sēras ir cena par to, ka mēs esam mīlējuši. Nu, kā mēs varam izgrebt to sirsniņu galīgi tukšu, vai ne, ja viņa ir bijusi pilna ar mīlestību pret to cilvēku. Ja, un tur kaut kas paliek tajā vietā, un tad ir jautājums, kas tur tajā vietā paliek. Ja? Sākumā, ka šis cilvēks nomirst, protams, ka tur ir sēras, tur ir sāpes, un, protams, kad ejot laikam, tā intensitāte mazinās. Ja? Bet atkal mēs nevaram iedot konkrētu laiku un teikt, nu tad pēc gada, jā, tad satiekamies atkal šajā kabinetā un viss būs noņemts kā ar roku, vai pēc 6 mēnešiem, vai pēc 2 gadiem. Jā, ir daudzi citi faktori, par ko mēs varam runāt ar tiem, kuri, jā, ar radiniekiem vai cilvēkiem, kuri piedzīvo sēras, kas varētu parādīt iespējams, cik intensīvas būs tās emocijas. Ja, tur, piemēram, cik tuvas ir attiecības ar šo cilvēku, cik dziļas ir bijušas attiecības ar cilvēku, ja, cik laiks ir pavadīts kopā ar šo cilvēku. Nekā daudz citi faktori, kas varētu parādīt, ka tās sēras būs, nu tā teikt, intensīvas. Tas var būt arī par to laiku ir svarīgi, jā, tā kā, ka mums ir jāstāsta, kad mēs nezinām, kā būs. Jā, sevišķi profesionāļi, kas strādā šajā, es nezinu, cik laiks būs nepieciešams tavām sērām, jā, bet tas, ka tu esi zaudējuši šo cilvēku, tas paliks no ar tevi visu mūžu. Jā, mēs nesīsim kaut kādām, jā, vēlreiz teikt, tajā sirsniņā, tajā vietā tos cilvēkus, kas no mums ir, kurus mēs esam mīlējuši, kas mums ir bijuši dārgi. Tas ir tā kā tāds vēl mīts, un ko es vēl gribēju pateikt, noteikti arī par to, ka cilvēki varbūt domā, ka sēras mēs piedzīvojam tikai tad, ja ir miris tuvinieks. Jā, varbūt šajā, jā, mēs vairāk, es arī piemērus tā kā runāju, tiešām, kad miris ir šis tuvinieks, bet sēras mēs varam izjust arī darba zaudējumā, arī kaut kāda statusa maiņā mēs varam, nezinu, dažreiz arī dzīvnieku zaudējums. Nu, tā ir vesela liela tēma, vai ne, kā pārdzīvot mums tuvos mīļos dzīvniekus, ja, kur dažreiz varbūt dažu labu kaķi, suni, kāmītī, varbūt mums ir tuvāk nekā dažs labs radinieks, ja, nu, tā kā mēs vairāk pārdzīvojam un esam gatavi tur kalnus gāzt dēļ tā dzīvnieka, vai ne? Tas arī sāpēs, tas arī būs zaudējums. Jā, tas ir tāds vēl viens, un kas varbūt, jā, ka daži uzskata, ka sēras nav jāpiedzīvo, tas arī tāds mīts, nu, kad vienkārši ir jāsaņemās, jāiet tālāk, un tad viņas arī pašas no sevis tā kā pāriet. Jā, un nu, tad tas gan jau arī būtu jāadresē. Tā kā tie varbūt ir tādi galvenie, ko es esmu novērojis, un īstenībā šobrīd diezgan daudz arī par to raksta, tiešām arī sociālajos medijos, un par to runā. Tā kā, ja kādam ir interesi, noteikti var meklēt sēru mītus, viņi ir daudz vēl vairāk. Jā, bet, piemēram, varbūt tādi nezināmāki, nu, ka, piemēram, kad sēras ir tikai skumjas. Jā, nu, kad sēras ir skumjas, ja? Tad īstenībā sērās ir vesela kaudze ar dažādām emocijām, ar dažādām fiziskām sajūtām, ko cilvēks piedzīvo. Ja? Tā kā tas tāds vesels sarežģīts īstenībā mehānisms, kas notiek ar cilvēku, kad viņš piedzīvo sēras. Nu, tā. Tu jau arī pieskāries par šīm emocijām un par šo daudz dažādo spektru. Es domāju, tas ir brīdis, Santa, ka mēs varētu arī turpināt par emocijām, kad tās nav tikai asaras un raudāšanas un dziļas sāpes un to visu emocionālu, ko redzēt cilvēka sejas izteiksmē, bet tas var būt arī kaut kas pretējs, kas var būt bez emocijām. Un noteikti vēl ir citas šķautnes, par kurām tu varētu vēl labāk pastāstīt, lūdzu. Tas, ko es noteikti gribu uzsvērt, kad piedzīvojot sēras, jūs varat piedzīvot pilnīgi visas emocijas.
Un mēs nerunājam tikai šeit par emocijām, kuras varbūt mēs negribam piedzīvot, kā dusmas, ievainojamību, sāpes, ja dažreiz mēs arī fiziski varam just šīs sāpes, vientulību, jā, tā visas šīs, bet dažreiz mēs varam arī just atvieglojumu par to, ka šis cilvēks ir, mīris, vai tas pats dzīvnieks, piemēram, ir nomiris, jo viņam, piemēram, ir bijušas kaut kādas kaut kādi veselības sarežģījumi, piemēram, un es varu vienlaicīgi, man var sāpēt, es varu pārdzīvot par to, es varu piedzīvot sēras, un tajā pat laikā es varu piedzīvot arī atvieglojumu, ka tas beidzot ir noticis. Tāpat es varu piedzīvot arī dusmas, dusmas uz to, ka šis cilvēks ir miris, par to, ka tas ir noticis tagad. Vai dusmas, par to, kāpēc tas notiek tieši ar mani šobrīd. Tā kā varbūt nav īstais laiks, lai ietu cauri sērošanai, un šīs dusmas var būt ka mēs nevaram sagaidīt kaut kādas konkrētas, mēs zinām, ka tas būs sāpīgi, un būtu labi, ja mēs tā kā šķetinātu iekšā, ja mēs neejam tur pie psihologa, un nav obligāti jāiet pie psihologa, pieredzot, ejot cauri sērām. Mēs katrs arī varam iet individuāli, vieni paši ar ģimenes atbalstu un tam līdzīgi šim procesam cauri, bet būt atklātiem pret sevi, pastīties, ko tad es patiešām jūtu. Jūtu, kādas tās emocijas šobrīd ir, un tā kā nebaidīties, ka tiešām varbūt ir gan tas atvieglojums, gan ir tas dusmas uz to, uz mirušo cilvēku, un atkal mēs varam runāt par šo dualitāti, kur, tātad par mirušo tikai labu un neko sliktu nevar teikt, bet varbūt viņš ir bijis tiešām briesmīgs cilvēks, un visi cilvēki, visi tie apkārtējie cilvēki kaut kur klusībā varbūt uzelpo, ka viņš ir ka viņš ir nomiris, piemēram, un tas ir arī par to, ka es drīkstu justies tā, kā es jūtos par to cilvēku, kurš ir miris. Tas ir arī par to, kādu varbūt tādu emocionālo mantojumu tas cilvēks mums ir atstājis, kādas ir bijušas šīs attiecības, un dažreiz es arī varu just siltumu un labas šīs emocijas, patīkamas emocijas par to, ka es esmu piedzīvojis šo laiku, ka man ir bijis dots šis laiks kopā ar cilvēku. Tā kā tiešām tur ir tāds vesels murskulis ar emocijām, ko cilvēki var piedzīvot. Vilšanās arī, dusmas. Daudz. Tas ir, kad es esmu atklāts pret sevi, un spēju arī ņemu emociju apli, ieguglēju, pastos, kāds ir emociju aplis, un tagad eju cauri, ko tad es šajās sērās izjūtu. Un pieņemt, normalizēt, ka tas viss ir pieņemami. Nav pareizi vai nepareizi emocija. Tas jautājums, kas ir tas pamatojums, ka mēs varam izdzīvot šo dualitāti vai pat vēl vairāk dažādas šīs emocijas, ejot tam cauri, kad atgriežoties arī pie mītiem, ka tas nav tikai par skumjām, ka tur var būt pilnībā viss, kā tu arī minēji. Es domāju, ka, ja mēs runājam par tādu kopdzīvi ar tuviniekiem, ar radiniekiem, ar mīļotajiem cilvēkiem, ar dzīvniekiem, kas mums ir mājdzīvniekiem, ir bijuši mājlopiem, piemēram, mīļākais zirdziņš, piemēram, nomirst, tad mēs piedzīvojam šīs emocijas tik daudz, tāpēc, kad arī tādās attiecībās ar šo cilvēku vai šo dzīvnieku mēs esam daudz ko piedzīvojuši. Un tā kā mūsu tajās attiecībās mēs piedzīvojam daudz dažādas emocijas. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds viens no iemesliem, kāpēc mēs arī, un atkal tie apkārtējie faktori, vai ne, kā cilvēks ir nomiris, piemēram, kādi ir bijuši apstākļi, vai tie ir bijuši pēkšņi apstākļi, vai, piemēram, mēs jau skatāmies un saprotam, mēs jau gaidām. Ja jau kas ar sērām varbūt ir interesanti, ka sēras var sākties vēl pirms cilvēks ir nomiris. Tad, piemēram, mēs domājam par vecvecākiem vai kaut kādām slimībām, kuras nevar izārstēt vai un kur paskatoties, mēs zinām, ka šis cilvēks
nomirs, mēs jau varam piedzīvot sēras, mēs jau varam sākt emocionāli atvadīties no šī cilvēka. Un tas arī ir pilnīgi normāli, ka es jau sāku piedzīvot jau daudz ātrāk kaut kādas intensīvas emocijas, ja īstenībā tās sāpes, ja emocionālās un, kā jau es teicu, arī iespējams arī fiziskās sāpes, tajā brīdī, kad šis cilvēks vēl ir dzīvs un šeit pat. Runājot par dzīves gājumu, kas ir piepildīta ar šo cilvēku vai mītdzīvnieku, tad, kā arī tu minēji, nav lineārs sēru process, tāpat kā nav lineāra dzīve, gribētu teikt. Un sēras var atgriezties. Viņas, es pieņemu, ka ir tāds aktīvā fāze, kad tas viss sākas, kad sāk šīs skumjas un šie pārdzīvojumi, un kaut kādā brīdī tā kā viņas sāk samazināties dabiskā veidā, arī runājot pēc savas pieredzes. Bet viņām ir šī iezīme, ka viņas atgriežas, kas arī nosaka to, ka šīs nav lineārs process. Kad, kas ir tas, kāpēc tā ir? Varbūt tu varētu nedaudz vairāk paskaidrot. Man ir tādi divi salīdzinājumi, kā es stāstu cilvēkiem, kas ar viņiem notiek vai notiks, kamēr viņi ies cauri sērošanas procesam. Un abi ir, ir principā plus mīnus pamatoti arī teorijās, un pētnieki to ir redzējuši, kāpēc tas nav tas lineārais process. Un pirmais, varbūt esat, kāds ir varbūt lasījis un dzirdējis, ir par to bangojošo jūru. Ja, kad emocijas un sāpes un viss tas, kas ar mani notiek, kad es eju cauri sērošanas procesam, ka tas ir tā kā bangojoša jūra. Un jūra ir dažāda. Ja mēs dzīvojam, mums ir paveicies, mēs dzīvojam Baltijas jūras krastā, un lai nu kurš, tad mēs tiešām zinām, kā tā jūra var būt. Un ja mēs iedodam tai jūrai, ka tā ir tādas emocijas, intensitāte, viss, kas ar to cilvēku var notikt sērošanas procesā, tad pašā sākumā ir šī te bangojošā jūra. Ja, kas tā kā ar tām emocijām, ar to intensitāti nones no kājām, ja, jo tas ir tikko noticis, ja, tā kā ir šis te šoks un iespējams ir, jā, tā kā man vispār eksistēt, es neticu, es noliedzu, ja, tā kā psihe drusciņi arī mums piepalīdz ar to noliekšanu, ka tas nenotiek ar mani, ka tas cilvēks vēl joprojām ir dzīvs, tas ir pats sākums. Lūk, un tad tā jūra mums tā kā mēģina nosist no kājām, šeit tad arī nosit, bet emocijas nevar būt intensīvas visu laiku. Jā, tā kā mēs nevaram dzīvot 100 no 100 emocijas, jā, tā kā intensitāte mazinās. Jā, ja emociju intensitāte nemazinātos, gan jau mēs visi sajūtu prātā, ja tā kā visu laiku mums būtu tik intensīva šī sajūta. Lūk, un tajā brīdī tā kā, ka viņa atkāpjas, un atkal pēc kaut kāda brīža atkal tie viļņi nāk virsū. Un tā tas notiek, ka tas sērošanas process ir, laiks iet, un atkal, jā, mēs sakam, jā, bet kā tad sākumā teica, kad laiks neko nedziedē, laiks pats par sevi neko nedziedē. Jā, tā kā laiks vienkārši iet, viņš ir, kur notiek tas dziedināšanas process un iešana cauri sērošanas, vispār sērošanai, tas, ko es ar to laiku daru. Ja? Kā es sēroju, jo dažreiz arī sērošana ir arī, tur ir tāda aktivitāte, kas ir jāizdara tajā sērošanas posmā. Tas ir viens par to jūru, ja, un tad cilvēki tiešām saka, jā, es jūtu, ka man tā kā viļņi gāžas pāri, un tās ir tik intensīvas emocijas, ka man tiešām liekas, ka es to neizturēšu, ja, ka tās sāpes ir tik intensīvas. Tas ir viens. Un tad otrs, kas tiešām ir arī tāda teorija, tad dualitātes teorija starp zaudējuma realitāti un tādu atvesaļošanās, jeb tādu ikdienas realitāti. Un tur es salīdzinu, kad ir tie, tādi lielie pulksteņi, varbūt mums vecmāmiņu mājās ir tāda, kur tās dzeguzes nāk ārā, un viņai ir tāda pendela, kas iet tā no vienas puses uz otru pusi, vai ne? Un tas arī ir sērošanas process, tā kā viņa ietas tā lietiņa apakšā, ja? Un tad vienā pusē mums ir
zaudējums, mums ir sāpes, kaut kāda organizācija tur ar bērēm, vispār saprašana, kā es turpmāk dzīvošu bez šī cilvēka, kas manā dzīvē mainās, jā. Tas ir viss šajā pusē. Un otrā pusē ir ikdiena, rutīna, mūsu darbi, tuvinieki, ikdienas rūpes, jā, bērni vēl joprojām grib ēst, dzīvnieki vēl joprojām grib ēst, es arī pats vēl joprojām gribu ēst, kaut gan sākumā varbūt negribu, bet fiziski man ir jāēd. Un tad tā kā tā pasaulīte drusciņi sadalās divās pusēs. Ja? Un tad tā kā mēs visu laiku staigājam no vienas puses uz otru, un, protams, ka pašā sākumā mēs vairāk esam tajā daļā, kur ir par to zaudējumu, ja tajās sāpēs un viss pārējais. Un tad atkal ik pa laikam mēs aizslīdam atpakaļ, un atkal iet laiks, mēs saprotam, mēs arvien vairāk atgriežamies rutīnā, ir kaut kādi darbi, emociju intensitāte mazinās, un tas svārstiņš, jā, ilgu laiku atkal paliek tajā rutīnā, ikdienā, darbi, jā, kas mums īstenībā palīdz iet cauri tam procesam, jo atkal tajā brīdī, kad tas cilvēks ir nomiris, kas mums šķiet viss ir apstājies. Nu, arī pie lielām vispār tas nav tikai par cilvēkiem, kas nomirst un pie zaudējumiem, bet vispār pie lielām krīzēm ir tas, jā, kad viss ir apstājies, es šeit esmu apstājies, bet apkārt visa dzīve notiek, un man šķiet, ka viss ir tā kā palēlināmā stiklā, jā, un es neko neatceros, tā kā kaut kādus varbūt pat sākumā es neko neatceros, kas tur notika, ja tur bēres neatceros vai kā man paziņoja, neatceros. Un tad liekas, ka tā dzīve iet apkārt savu gaitu, un es nevaru pieslēgties. Ja? Bet kaut kādā brīdī tomēr tā ikdiena pārņem. Un tās ir tās divi tādi salīdzinājumi, kā vislabāk paskaidrot un kā vislabāk saprast, ka tas nevar būt lineārs process, tas nav maratons. Ja? Nu, tā kā sērošanas process nav sacīkstes, nav tā, kurš pirmais, ja, tā kā, jo nav finiša taisnes, jā, tā ir varbūt mūsu kā dzīves finiša taisne, tad tas process arī beidzies, jo kā es teicu, ka mēs to cilvēku mēs tomēr nesīsim līdzi, vai ne? Tā kā tas nevar būt maratons, tās nav sacīkstes, tas ir process, ka mēs ejam cauri, jā, tāpēc viņš arī nevar būt lineārs. Vai sērs var parādīties ar aizkavēšanos? Jo varbūt sākumā, kad cilvēks nofokusējas tā kā uz visu, tā teikt, sarakstu, kas ir jāizdara, līdz ko ir paziņots par savu līdzcilvēku nāvi, tur ir attiecīgie darbi, kas ir jāveic, un tur nav laiks it kā nekādai sērošanai, tur vienkārši ir ātri jāsāk darboties, visu organizēt. Vai varbūt, ka tā sērs tā kā kaut kā atkāpjās, un tur ir kāds pamatojums, kā cilvēks tajā brīdī tā nostrādā, ka viņš vienkārši uzreiz pieslēdz organizēšanas jautājumiem, viņš tā kā vienkārši iet uz priekšu un sērs parādās pēc laika. Tas atliktās sēras saucamās, jā, un pareizi tu arī saki, nav šobrīd laika, kad to darīt, jā, protams, ir atkal tās varbūt spēcīgās emocijas, tas pats šoks, bet tajā pat laikā cilvēks saprot, ka viņš šobrīd nevar tikt galā ar tik spēcīgām emocijām, viņš nevar to piedzīvot, un tas ir nevis es kognitīvi saprotu šeit, tā kā, es atlieku savas sēras, ja? Tā tas nenotiek īstenībā. Tā jau varbūt mēs katrs tad gribētu, ja ir kaut kāda stopoga, kuru nospiež un tagad atlikt, tagad es sērošu pēc 2 mēnešiem, tad, kad man ir atvaļinājums tajā augustā, jā, un tad es tagad to visu piedzīvošu. Vai ne? Tā tas nenotiek. Vēl var arī to salīdzināt, ka, piemēram, tā, ka mēs vispār ejam cauri kaut kādām krīzes situācijām, nu, principā mēs varētu domāt, kā es ikdienā tieku galā ar krīzes situācijām. Tā kā vai es esmu no tiem, kas tā kā ļoti saņemās, atlieku tās emocijas un tad izdaru kaut kādas lietas un pēc tam, tā kā tad, kad tas viss ir izdarīts, tad es pa pusē gandrīz vai sabrūku, jā, jo man tagad tās visas emocijas tā kā atnāk atpakaļ. Un tas bieži notiek, jo atkal psihi kaut kādā veidā mums tomēr grib, es gribu teikt, pasargāt, jā, jo tajā brīdī nav īstais laiks to piedzīvot, un es piedzīvoju tajā brīdī, kad īstenībā arī mēs runājam par krīzes situācijām, jā, cilvēks domā, es tagad visu atrisinu,
un tad, varu forši uzelpot vai ne, atpūsties, parūpēties par sevi, bet viss tas, kas īstenībā, ko mēs piedzīvojām tur, kas ir atliktas, tās emocijas, fiziskās reakcijas, kaut kādas domas, viss vienkārši uznāk ar tādu lielu blāķi virsū, un mēs vienkārši, gandrīz vai salūstam tajā blāķī, kas mums ir uzlikts virsū. Tā kā daudz faktori, kuri varētu būt, kāpēc cilvēkiem ir šī atliktā sēru reakcija, bet atkal mēs to nevarēsim paredzēt, kā mēs to darīsim. Un atkal tās varbūt arī sēru tā piedzīvošana arī ir dažāda, vai ne? Ir kaut kur mums pieslēdzas, nezinu, ļoti, piemēram, radinieki pieslēdzas, palīdz, jā, vai kaut kādi citi tuvinieki vai draugi, kas palīdz, piemēram, norganizēt bēru mielastu, kaut kādas tādas ļoti vienkāršas lietas, atnāk uztaisīt ēst, izved suni, vai tur pabaro bērnus, vai, nezinu, aizved bērnus, piemēram, uz skolu. Un tad iespējams, kad cilvēkam arī ir tas laiks piedzīvot to, ka man sāp, un es, piemēram, nevaru to šobrīd izdarīt. Bet mēs jau zinām, ka dzīve ir dažāda, jā, mēs katrs esam dažādās situācijās, un mēs varam būt tādā situācijā, kad es vienkārši nedrīkstu šobrīd piedzīvot, jo es varbūt esmu viena pati, jā, kas ir tikko zaudējusi sev tuvu cilvēku vai partneri, un man nav neviena cita, uz kā paļauties, jā, bet man ir vesela kaudze ar dažādiem pienākumiem, tie paši bērni, suņi, kaķi, mājlopi, jā, tā kā ir ļoti jāiet uz darbu, ir jāpelna nauda, jā, un es nevaru šobrīd sev atļaut piedzīvot sēras, jā, un es mēģinu, tur iestūķēt tās emocijas kaut kur dziļi, un varbūt naktīs, jā, tur paraudu par to, kas, kaut kā, jā, mēģinu piedzīvot to, kas ir noticis, jā, jo man nav, jā, es nevaru atļauties to piedzīvot tādā veidā, jā, daudz dažādas situācijas. Vai šī neiespēja atļauties sērot, jo, kā tur ļoti labi minēja, ļoti daudz dažādas situācijas, kurās cilvēki nonāk, vēlāk var atgriezties ar tādu lielāku vilni? Var un nevar. Var un nevar. Atkal kā sanāk, ja mēs tik dažādi esam un arī jāskatās, kādu palīdzību, kā tad es tomēr mēģinu piedzīvot tās sēras, vai ne? Vai es atļauju kaut vai tajās naktīs sev paraudāt, vai es nezinu, piemēram, pazvanu tur uz krīzes tālruni, vai tur man ir kaut kāda viena draudzene, labi, kas nav, vai draugs, kas nav spējuši varbūt man tā fiziski palīdzēt ar kaut kādiem ikdienas darbiem, bet es viņai varu pazvanīt un paraudāt, jā, par to, kas ir noticis, var izstāstīt stāstu, jā, par to, cik nozīmīgs man ir bijis šis tuvinieks, vai ne, vai šis partneris. Tā kā atkal, kādas ir tās darbības, ko mēs veicam tajā sēru procesā. Tāpēc mēģināšu atcerēties, ir viena tāda teorija par sēru uzdevumiem. Man viņa vispār ir tāda ļoti, ļoti mīļa, tāpēc, kad tā uzdevuma teorija ir par to, ka es nevis esmu tāds novērotājs un mani tā kā iemet tajā sērošanas procesā un tagad peldi un kaut kas tur ir, nezinu, jāpiedzīvo vai ne, un nezinu, kas tur notiek ar mani, ja tā bangojošā jūra man visu laiku ir jāgaida, bet tur ir tā kā, man ir kaut kādi uzdevumi, kas man ir jāizdara, un jā, tur pirmais bija tā kā man ir jāpieņem. Jā, man liekas, bija jāpieņem, tad man jāpieņem to, ka mirušais, ka tas ir noticis, jā, bet nevis es kognitīvi atkal ar prātu, jo prātu mēs īstenībā ļoti vienkārši, šis cilvēks ir miris, tā kā to es saprotu, bet tas ir vairāk par tādu emocionālu pieņemšanu, par to, ko šis cilvēks ir nozīmējis manā dzīvē, cik daudz man sāp par to, ka es esmu pazaudējis šo cilvēku un ka es atļauju tās sāpes tā kā arī
piedzīvot, un tad es pieņemu, tad es pārstrādāju, tad es atļauju piedzīvot šīs sāpes un citas emocijas, es no viņām tā kā nebēgu projām, bet es embrace the moment, tā kā šis ir tas brīdis, kad man sāpēs, un tas ir pilnīgi ok. Un tad trešais ir mēģināt saprast un sākt pierast pie tās pasaules, kura ir bez šī cilvēka. Tas bija trešais. Un ceturtais laikam bija par to, tad ceturtais bija par tām attiecībām ar mirušo, kad es viņas uzturu. Nu, tā tad nevis, ka es pārsvītroju pāri, nomira, tad sākam jaunu dzīvi, un izdzēšu ārā no atmiņas to cilvēku, bet kad es turu siltas, it sevišķi tās attiecības tiešām ir bijušas siltas, nozīmīgas, tuvas, tad es viņas arī turu kā tuvas, kā man mīļas, kā man nozīmīgas, es nemēģinu kaut kā izvairīties no viņām, bet, tā kā uzturu ar kaut kādiem stāstiem, ar fotoalbumiem, ka es varu atcerēties, es varu klausīties kaut kādu, tur mīļāko mūsu mūziku, es drīkstu stāstīt draugiem par to, ka man ir bijis šis cilvēks, un tā kā es uzturu šīs te atmiņas, un tas arī būs par, tādu veselīgu sērošanu, ka man šis cilvēks vēl joprojām ir nozīmīgs, es turpinu dzīvot savu dzīvi, mana pasaule, protams, ir mainījusies, es arī saprotu, kā man viņa ir mainījusies, kad šis cilvēks man nav blakām, bet es, saprotu, ka tās attiecības man ir svarīgas. Tikai tāpēc, ka viņš ir nomiris, tas nenozīmē, ka tās attiecības kaut kādā veidā ir, pārsvītrotas, tikai, es parasti saku, ka fiziskās attiecības jums ir beigušās, tā kā fiziski tu ar viņu vairāk neesi, tu viņu neredzi, bet emocionāli tu drīksti viņus uzturēt siltas. Tā. Kādā ziņā tas sasaucas ar tādu sajūtu, ka šis mirušais, viņš ir klātesošs kaut kādās sajūtās, jo nereti cilvēki piemin, ka viņi jūt vai viņiem notiek kaut kāda dzīves nozīmīga notikuma, un tad notiek kaut kādas sakritības un vispārējais. Kā to var normalizēt, ka tā sajūta nav tā kā no sērijas, kad ir jāiet varbūt pie ārstiem un jāārstēs, bet drīzāk tas ir kaut kas normāls, ko mēs varam piedzīvot? Tas tiešām ir pilnīgi normāli, šī sajūta, ka mirušais ir kaut kur blakām, it sevišķi tādā sēru sākuma posmā, ka tas ir nesen, piemēram, noticis. Un kas ir interesanti, ka šī pieredze par šo tuvības sajušanu ir, es lasīju tos pētījumus, starp citu, un viņi ir tā kā visās kultūrās. Mēs piedzīvojam, īstenībā tā ir kaut kāda tāda pieredze, ko piedzīvo gandrīz visās kultūrās. Gandrīz visi cilvēki, kuri ir zaudējuši šos tuviniekus. Un tas man liekas tā ļoti interesanti. Kas vēl tad gan varbūt ir, ka sievietes biežāk piedzīvo šīs sajūtas nekā vīrieši. Nezināšu, kāpēc, nemāku pateikt, bet to pētnieki to ir tā noskaidrojuši. Un tiešām tas ir pilnīgi normāli, un tur ir arī par tāds reporti vairāk, ka tas nav tikai par to sajūtu, tas ir arī par tādām fiziskām sajūtām, nezinu, man es jūtu, ka man ir kāds apķer, vai ka man kāds pieskarās, piemēram, kā partneris man ir, piemēram, kā mani apskāvis ir partneri. Mums tomēr ir kaut kāda atmiņa, mēs zinām, kā partneris mūs apķer vai kā mums pieskarās, par sēdēšanu blakām. Tā ir tādas fiziskās sajūtas. Tad var būt, piemēram, dažreiz pat tās var būt redzes halucinācijas, tā kā, kad kur tas cilvēks iet garām, piemēram, vai tā kā tālumā es redzu kaut kādu viņa figūru. Tās var būt smaržu halucinācijas, mīļākās smaržas, nezinu, kad varbūt ir bijusi pieredze, mammām, tie, kur ir zaudējuši mammas, ka mammām ir kaut kādi mīļākais ēdiens, ko viņas taisa ietver svētdienās, nezinu, pankūkus, piemēram, kad mēs to, kad es varu, piemēram, sajust pankūku smaržu vai tur pīrāgu, ka viņi cep.
Jā, tās būs tādas arī smaržu un skaņas, balss, jā, kaut kādi čuksti. Tas viss ir it sevišķi, un, protams, ka cilvēki nobīstas, it sevišķi pie kaut kādām redzes halucinācijām, jūg prātā, jā, nu tā kā jāiet tiešām kaut kāds ārprāts, bet tas nav, tas ir pilnīgi normāli, tā smadzenes, ir tāda viena teorija, ka smadzenes tā palīdz tikt galā ar to, jā, ka tas ir tāds mierinājums. Jo tas, ko arī tie pētījumi rāda, un diezgan nav tā, ka viņš ļoti daudz ir pētīts, bet tie, kas ir pētīti, cilvēki tomēr saka, ka tās tomēr ir tādas patīkamas sajūtas. Jā, ka viņiem nav bail no tā, ka tas nu, lielākai daļai, protams, tas varbūt arī var palikt bail un ka tas ir nepatīkami šīs sajūtas, bet ka lielākā daļa tomēr reportē, ka tas ir kaut kas patīkams un it sevišķi tās fiziskās, piemēram, apķēriens. Jā, un atkal ir teorija, ka tad, kad mēs sajūtam, ka tas mūsu mīļotais, tuvais cilvēks mums ir apķēris, tad arī, ka tās ir tikai sajūtas, ka smadzenēs tomēr izdalās tas pats oksitocīns, jā, nu tā kā, ka mums paliek patīkami, un tas tā kā nedaudz mazina tās sāpes, ka kaut kādā brīdī ejot cauri sērošanas procesam, ka tas cilvēks mums tomēr, ka mēs viņu sajūtam. Jā, un bieži arī, kad, piemēram, miegā var atnākt, nu, sapņos arī tas, man liekas, ir visbiežāk, ko es esmu dzirdējusi arī, un ko arī pētījumi saka, ka visbiežāk cilvēki reportē, ka tieši miegā atnāk cilvēki un kaut ko stāsta, un tad, jā, kad, un tur jau arī tāda vesela, tāda arī drusciņu folklorizēts, tas ir, vai ne, par to, kāpēc tas cilvēks ir atnācis, vai tur kaut kādu padomu iedot, vai tā kā atvadīties, jā, un tas arī var būt iztulkots, ka ne tikai bēres, jā, kur mēs ir tā kā, nu, tāds punkts uz ī, varbūt, kur es tiešām ieraugu, ka tur ir tas zārks, varbūt es arī redzu, ka tas mīļotais cilvēks vai tur tuvinieks arī guļ, un tad es tā kā, jā, tas ir vēl viens tāds, ok, tas tiešām ir noticis, bet arī tie sapņi un tās sajūtas, ka tas arī ir tāds, tā kā, ok, nu tad ar labiem vārdiem tur pavada, piemēram, jā, vai tur kaut ko, tur bija arī interesanti rakstīts par to, ka, piemēram, kaut kas nav izdarīts, jā, un tas cilvēks tā kā, nu labi, nu tad es tur nezinu, kā tur bija, jā, tur, piemēram, nav tā kā visu laiku tas tuvinieks bija prasījis, lai iztīra to skapi, jā, vai tur to noliktavu, jā, un tas tuvinieks nomirst, un tad parādās sapnī, un viņš, nu labi, nu tad tagad tiešām ir jāiztīra tas skapis, jā, nu tā kā tiešām ir kaut kāda tāda mītisks tur ir apkārt, un mēs katrs īstenībā no tā atkal kādas ir bijušas tās attiecības, kas tur ir padarīts, nepadarīts, nepateikts, jā, ko mēs neesam paspējuši tiešām pateikt tam cilvēkam, mēs iedodam tur vēl arī kaut kādu svaru. Turpinot par sajūtām, kuras varbūt liekas nepieņemams, to arī minēja par šo aizskaitinājumu, dusmām un to atvieglumu, kas liekas ļoti sākumā pretrunīgi, bet tomēr viņas ir ok, viņas var pieņemt. Mēs varētu pašcināt bišķiņ vairāk par to, ka šīs sajūtas ir jāpieņem, ja cilvēks tā jūt, jo, man liekas, tur var būt pretruns ar citiem cilvēkiem, līdzcilvēkiem, ja mēs sākam dalīties, kā mēs jūtamies, un mēs pasakam īstenībā, mēs jūtamies atviegloti, vai labi vien ir, ka tas tā notiek, jo tas sasaucas ar to, ko tu minēji, kad varbūt šis cilvēks, kas bija uz šīs zemes, viņš īstenībā nebija tas labākais iespējamais cilvēks. Jā, tas ir tas, ko mēs drīkstam tā domāt, vai ne? Mēs drīkstam tās emocijas piedzīvot, bet atkal mums tā baigi jādomā par to, ja mēs redzam, ka cits piedzīvo sēras, tad nebūtu labi, ja mēs ietu viņam klāt, nu tad beidzot, paldies Dievam, ka viņš nomira. Jo mēs nezinām, vai ne, mēs nezinām, ko tas otrs cilvēks, kādas ir tās viņa sajūtas, jā, ka mums ir, nu, jābūt tādiem tolerantiem un atvērtiem, ja mums ir jāiedod telpa, lai sērojošais cilvēks varētu izstāstīt, nu, tad visu to paleti, ko tad viņš jūt, jā, vai tur ir tas atvieglojums, vai tur ir tās dusmas, vai tur ir, jā, kaut kādas citas spēcīgas emocijas, ka mēs visas viņas aicinam tajā telpā iekšā un skatāmies, jā, ka mēs paši kā
cilvēki, kas ir blakām, protams, kas arī kaut kādā veidā piedzīvo tās sēras, ka mēs tomēr neuzspiežam tam sērojušam cilvēkam atkal par to, kā tad ir pareizi, ja, ka viņš tur, nezinu, bija kaut kāds ļauns cilvēks, ja, un briesmīgas lietas darīja, un kad man tas ir atvieglojums, un es tagad domāju, ka varbūt tam, kas tur ir vēl tuvāk, tas cilvēks ir bijis, kā arī viņam tas ir atvieglojums. Varbūt, ja, un ja mēs iedodam telpu, tad mēs abi jā, varam par to, nu, dalīties jau, bet, nu, neteikt, ka, nu, šis gan nav pareizi, kā tu domā. Vai šis gan nav, nu, ka mēs minimizējam vai noliedzam, nu, nē, nu, tā nevajadzētu justies. Jā, nu, bija jau labi, vai tieši šodien, nu, bija jau baigi traki, kā tu vari sērot, vai ne, kā tu vari just sāpes, vai ne, par to, ka viņš ir aizgājis, jā, par to, ka viņš ir miris. Vai mēs varam mēģināt Santas vēl kaut kādus simptomus, kas ir dažādi, un viņi varbūt gan no emocionālās, mēs jau laikam vairākus jau pieminējām, bet ir šie paši fiziskie, tad ir arī kognitīvie simptomi, un arī tā arī kā garīgi, var kaut kā viņus sadalīt, ieskicēt, cik viņi ir dažādi, lai tīri rastos tas spektrs, ko var gadīties dzīvē piedzīvot. Tad ejot cauri sērošanam, tad mums būs emocionālie, kā to mēs daudz pieskārāmies, būs kognitīvie, tātad kas notiek ar manu prātu, ar manu domāšanu, un tur visdrīzāk ir viss, kas notiek ar mums gandrīz jebkurās krīzes situācijās, ja tātad uzmanība, problēmas ar atmiņu varbūt, pārslēgšanās, problēmas no viena uzdevuma uz otra, lēmumu pieņemšanas grūtības, nu tā kā nosauciet, un visdrīzāk tas var arī būt un var arī nebūt. Ja? Jā, kaut kāda sašaurināta iespējams uztvere lietu, jā, nespēja tur bērni, piemēram, nevarēs tur varbūt kaut dzejolīt iemācīties, ejot sēru procesam cauri, varbūt darba vidē mēs nevarēsim, ja mums ir jāveic kaut kādi sarežģīti uzdevumi, vai ne, varbūt mēs, nu, tā kā nespēsim ar to tikpat labi tik galā, kā neejot cauri krīzei. Ja? Tātad emocionālā, kognitīvā, uzvedības, atkal mēs domājam, uzvedības būs par to, ko es daru, ja? Un te ir atkal mēs domājam par tādu galējo, jā, tā kā es varu gulēt, varu negulēt, varu pārēsties, varu neēst vispār, jā, nu tādas galējās izpausmes kaut kādai uzvedībai var parādīties, kas vispār pie krīzēm, un tas nav tikai pie sērām, bet tiem cilvēkiem jābūt varbūt nedaudz vairāk uzmanīgiem, kuri ir iepriekš izcīnījuši kaut kādas uzvaras saistībā ar atkarībām, gan vielām, gan procesiem, jo smadzenes tādos brīžos nav tā kā mūsu tāds baigi lielākais draugs, viņas meklēs ātrāku veidu, kā mierināt. Jā, kā es gribu, lai man nesāp, es gribu atkal justies labi, es negribu piedzīvot, mēs neviens negribam piedzīvot intensīvas, sāpīgas emocijas, un mēs varam atkal, jā, ātri vien atgriezties uz kaut kādiem neironu ceļiem, vai ne, kas ir bijuši labi iestaigāti iepriekš, un kur mēs esam nu, tādu lielu darbu ieguldījuši, lai izveidotu jaunus, bet tomēr krīzē, vai ne, var parādīties vēlme, nu, piemēram, sākt atkal lietot alkoholu, vai tur azartspēles, vai kaut kādas citas apreibinošas vielas, nu, par to ir jādomā, jā, jā. Par to ir jādomā. Tad mēs domājam, noteikti arī jāpieskarās ir tāds arī jēgas zudums. Jā, jēgas zudums var būt tātad, kāpēc tas ar mani notiek, kāpēc tieši šobrīd, un, protams, arī tas būtu tāds viena līmeņa, kāpēc ar mani, kāpēc tagad, un otrs jau, kas aizskar tādus pamatīgākas, nu, tādas savas vērtības, tas ir par ticību. Jā, tātad, ja tiešām ir, piemēram, nāve ir bijusi negaidīta vai, piemēram, tāda, kuru mums šķiet, ka ir pret tādu dabīgu lietu gājumu, piemēram, miruši bērni, jā, vecākiem, tad, un tur atkal var būt, ka
tā kā novēršos no Dieva, ja es esmu bijis ticīgs, ja, tā kā es viļos Dievā, ja viļos savā ticībā, tā var būt, vai tieši otrādi iepriekš neesmu piedzīvojis, ja, ticību kā tādu, un šobrīd rodu tajā mierinājumu, ja, un tas var arī nemainīties, tas var arī nemainīties, un cilvēki var rast ticībā spēku. Jā, jo mums ir kaut kādā veidā mēs gribam izskaidrot, jā, mēs gribam atrast atbildi, kāpēc tas notika, jā, kāpēc tas notiek tieši ar mani. Un dažreiz, protams, ka reliģija kā tāda var sniegt kaut kādu atbildi un mierinājumu. Tas būs par tādu, jā, šo te esības jautājumiem, lielajiem reliģiskiem, un tad arī fiziski, jā, protams, fiziski, kas ar mums notiek. Sirdsklauves, sāp, muskuļi, cieti, jā, no tā, ka tur ir gan īsāk sakot, viss kaut kas mums notiek arī pie cita veida krīzēm, to mēs arī varam just arī ejot cauri sērā. Runājot par zaudējums, viens ir tas, ko es bieži saku, viņam ir daudz sejas, bet tie sadalās savā starpā, kad ir tāds kā primārais zaudējums un sekundārais zaudējums, un, manuprāt, mēs varētu sākt šķetināt to ar kādiem piemēriem, kas iedod gan perspektīvu, kas ir šie primārie un kas ir šie sekundārie zaudējumi, kā tas ietekmē un kurš tad ir sāpīgākais, ja mēs gribam kaut ko sasvērt uz svara kausiem. Jā, tātad zaudējumi iedalās primārajos un sekundāros zaudējumos, un bieži vien mēs aizmirstam, ka mums ir sekundārie zaudējumi, jo tas, ko mēs redzam, mēs primāri redzam primāro zaudējumu. Ja? Tātad, piemēram, ir miris partneris vai miris tuvinieks. Tas ir primārais zaudējums, kas, protams, ir, mēs pārdzīvojam, tur ir daudz dažādu emociju, un tas, ko cilvēks kā grūti varbūt ir ieraudzīt, kad aiz tā primārā ir arī tie sekundāri, un ja mēs ņemam partnera zaudējumu, kas tur vēl būtu varbūt par sekundāriem zaudējumiem. Mēs zaudējam ne tikai to, kas mums ir bijis pagātnē, kaut kādas kopīgas lietas, bet mēs zaudējam arī visu to, kas mums varētu būt nākotnē. Un tie arī ir sekundārie zaudējumi. Piemēram, mēs zaudējam kopīgas visas kaut kādas šīs te svētkus, mēs vairs nesvinēsim kopā. Mēs zaudējam visus iespējamos mūsu nākotnes bērnus. Mēs vairs nekad kopā neredzēsim mūsu mazbērnus, mēs kopā nekad neiesim vairāk uz mūsu bērnu kāzām, piemēram, ja mēs nenovecosim kopā. Tā kā, un šie visi ir šie te sekundārie zaudējumi. Un kāpēc sekundārie zaudējumi bieži ir daudz sāpīgāki, jo primārais zaudējums ir īstermiņa. Viņš notiek šeit un tagad, mēs pazaudējam, mēs sākam iet cauri sērošanas procesam, bet sekundārie zaudējumi būs ilgtermiņā. Mēs piedzīvosim gandrīz, mēs varam teikt, ka mēs piedzīvojam katru gadu, piemēram, kaut kādus kopējus svētkus, kurus es nekad vairs nepiedzīvošu. Un viņi būs, principā, kamēr vien ir sērošanas process, mēs viņus piedzīvosim, jo katru gadu ir, 15. maijs vai 20. augusts ir katru gadu. Ja? Tāpat arī tā ilgtermiņā, ja tā pati kaut kāda uzvārda maiņa, uzvārda maiņa, kaut kādi tiesu procesi, kas var būt naudas zaudējumi, ja, kas ir ilgtermiņā jārisina. Tie visi būs sekundārie zaudējumi, ar kurus risinot un kurus piedzīvojot, mēs varam būt daudz intensīvākās emocijās nekā, kad šis cilvēks tuvinieks ir miris. Ja? Tur daudz dažādi. Jā, vai, piemēram, mammām, tur vecākiem vispār zaudējot bērnus, tur atkal ir daudz sekundāro zaudējumu. Atkal viss, ko mēs nepiedzīvojam kopā, un to arī var sērot. Jā, tās arī ir sāpes par to, ko mēs nepiedzīvosim vairāk kopā. Paldies, ka tu pateici, ka par to var sērot, par to nepiedzīvot, par to, ka mums ir šie sapņi, jo man kaut kā arī šķiet, ka biežāk cilvēki iefokusēs
kad ir fakts, ir noticis un mēs apglabājam, bet patiesībā tur tas zaudējums viņš ir daudz vairāk kārtās kā sīpols, ar ļoti Jā. daudz klāts. Jā, kad tiešām mēs, un dažreiz mēs pat neapzināmies, kas ir tas sekundārais zaudējums, kamēr mēs viņu nepiedzīvojam. Jā, nu, piemēram, nezinu, pēkšņi tur mēs atrodam kaut kādu senu fotogrāfiju, jā, un mēs skatāmies, un tas ir sekundārais zaudējums, ka es skatos un es saprotu, ka man vairs nekad ar šo cilvēku nebūs šādu fotogrāfiju un šādu atmiņu vairāk. Jā, ka tas ir tas, kas man ir palicis. Nu, būtībā tas arī sasaucas ar to, ko mēs runājam, kad sēras viņas paliek, un tā ir tā mīlestība, par ko mēs maksājam, un tas viss vienkārši šobrīd kaut kā man savienojas kopā, ka tas, ko mēs pēc tam atceramies un sirsniņā iesāpās, tās ir tās sekundārais zaudējums patiesībā savā ziņā, ka ir kaut kas nepiedzīvots vai kaut kas tāds, kas ir noticis un neatkārtosies. Jā, ka mēs, bet nu, tā labā gan jau ir ziņa, ka mēs varam mēģināt turpināt piedzīvot, neskatoties to, ka mēs piedzīvojam lielas sāpes, mēs varam arī mēģināt piedzīvot mīlestību, ko mēs esam ar šo cilvēku izjutuši. Jā, un visu to dārgo, kas mums ir bijis kopā, un tas viss skaistais, ko mēs esam piedzīvojuši. Jā. Kaut gan, protams, sākumā, es domāju, tie cilvēki, kas tagad skatīsies, viņi saka, viegli runāt, vai ne viegli ir izstāstīt, kad man ir jāatcerās viss labais, skaistais, brīnišķīgais, jā, bet man tik ļoti sāp, jā, kad es varbūt vispār par pašnāvību domāju, jo es vienkārši to nevaru izturēt. Arī tā var būt, jā, ka tās sāpes ir tik milzīgas, kad gribās tiešām varbūt veikt pašnāvību, bet tā ir iespēja tā kā piedzīvot, jā, atrast, meklēt to mīlestību, jā, ka tās foršās sajūtas, kas bija, jo tās arī ir piedzīvot. Mēs esam tuvu izskaņai, bet lai mūsu saruna būtu ļoti praktiska, man liekas, laiks ir arī pie atbalsta funkcijām un iespējām, kādas ir šīs frāzes vai tās rīcības, ko tavuprāt būtu jāņem vērā citiem cilvēkiem, kas ir blakus sērošam cilvēkam, kā būt vienkārši klāt un nebūt pārāk uzbāzīgam ar savu palīdzību, un kaut kā tā, kas ir tādi, nezinu, galvenie instrumenti, kā būt blakus sērošam cilvēkam, ko labāk darīt. Sāksim ar to, ko darīt, vai ne, un no tā arī var saprast, ko labāk nedarīt. Man šķiet pats viens no galvenajiem, par ko mums ir jādomā, ka mums ir jāpaliek cilvēcīgiem. Ja, ka mums ir jādomā par to, kā tas otrs jūtas, un, protams, būt blakām cilvēkam sērās nav viegli. Tas arī mums ir jāsaprot, nav viegli redzēt, ka cilvēkam sāp, jā, ka viņš varbūt tur ir mainījies, ka viņš piedzīvo dažādas sēru reakcijas, kā mēs arī izrunājam. Tas tiešām nav viegli, un tāpēc arī dažreiz mēs gribam kaut kā minimizēt, mazināt to visu, bet man šķiet tāds visforšākais teikums, laikam, ko es arī saviem klientiem saku, ka vislabāk ir pateikt, ka es nezinu šobrīd, kā tev varbūt palīdzēt, es nezinu, kā tu jūties, jau mēs tiešām nezinām. Tas var notikt vienā ģimenē ar vienu cilvēku, un apkārt ir vienas ģimenes ietvaros var pilnīgi dažādi mēs ietam cauri procesam. Un teikt, jā, es tiešām nezinu, kā tev šobrīd palīdzēt, bet es gribu tev palīdzēt. Nu, tā kā lūdzu izstāsti man, ko es varu darīt. Un bieži sērošanas procesā ir vajadzīga, tāda, vispār arī krīzēs, ir forši padomāt par tādu atbalstu, tiešām fiziska veida atbalstu. Iziet pastaigāties, atnest ēst, izvest suni. Tur paņemt bērnus kaut kad varbūt pie sevis, ja ir iespēja, jā, tāda palīdzība, taustāma palīdzība. Un, protams, es nekādā veidā nemazinu emocionāli, ka es esmu tev klāt, bet dažreiz tā fiziskā palīdzība, praktiskā palīdzība nolasās daudz ātrāk, jā, jo varbūt man ir brīdis, kad es varu būt sērās, jā, jo es nezinu, tur negribu, piemēram, lai kāds cits redz, un man ir nepieciešams tur kaut kāds laiks sev šobrīd.
Ja? Tā kā var padomāt par šo praktisko pusi un prasīt, jautāt. Jā, tā kā būt atvērtam, kas ir tas, kas tev šobrīd ir nepieciešams. Jā? Un ko nedarīt? Jā, ko nedarīt un nesalīdzināt ar sevi, jā, nu, kad es gāju cauri, jā, tad man tur bija tā un tā, gan jau tev arī ir tā, mēs varam dalīties, ka es arī esmu gājis tam procesam cauri, ja tu vēlies par to parunāt, tad es esmu tā kā atvērta, bet tā kā ne bultas uz sevi, gan jau, ka ne. Un, nu, tā kā nemierināt ar kaut kādiem vārdiem, ka tur viņam ir varbūt labāk, vai, nu, tā tam vajadzēja būt. Nu, tādas klišejiskas frāzes, kas nevienam, nu, man liekas, nav nevienā vietā palīdzējušas un mazinājušas to, ka man, kad ir kaut kādas milzīgas sāpes, jā. Jo mēs nezinām, kas tur ir, vai ne, kā mēs zinām, kurš tur neviens tur nav bijis un atgriezies, bet mēs visi tur būsim, tad arī mēs zināsim, kā tur būs. Tā kā es domāju, ka jābūt cilvēcīgiem, jautāt, piedāvāt praktisku palīdzību, nav obligāti jāiet varbūt uzreiz pie psihologa, tas arī varbūt ir tāds mīts, bet tomēr, ja ir sajūta, ka vajag, ja nemazinās emociju intensitāte, ja es daru, bet man nepalīdz, tā kā es cenšos tiešām piedzīvot tās emocijas, vai ja es mēģinu kaut kādā veidā dibināt, bet saprast, kāda tā pasaule būs bez šī cilvēka, bet es nevaru, atkal laiks iet, un tajā laikā nekas nemainās, tad mēs domājam par to, ka ir iespējams ir jāpārunā profesionāli, kaut kāds atbalsts ir jāsaņem. Nu, un, protams, jebkurā mirklī krīzes tālrunis, diennakts, kad ir iespējams arī stāstīt. Jā, varbūt radinieki jau vairs nevēlas dzirdēt kaut kādus stāstus, vai ir grūti un nav vēlēšanās runāt par mirušo, tad krīzes tālruni noteikti var izmantot, jā, lai pastāstītu, kā pats jūtās, un arī turpinātu to stāstu par mirušo. Santa, kas ir tas nogrietnes laika, kad ir jāsaprot un jāsāk meklēt šī palīdzība? Skaidrs, ka tas ir individuāli, bet varbūt vari kaut kā aptuveni ieskicēt, lūdzu, jo tu viņu pieminēji. Gan jau būtu vispirms jāvadās nevis pēc laika, bet pēc intensitātes, emociju intensitātes, un ja šķiet, ka pat pašā sākumā ir ļoti grūti un nav viņas izturamas, tad es jau ieteiktu varbūt arī, sākumā jau, jā, kad es saprotu, ka es netieku ar to galā, ka ir pa daudz aiziet parunāt. Un kā mums, ja mēs skatāmies no tādas psihiatrijas un par diagnozēm, par komplicētām sērām, tad tur tas laiks atšķirās. Eiropā tur saka, ka tas ir apmēram pusgads. Amerikas DSM tur ir, tūlīt mēģināšu atcerēties, tur ir 12 mēneši pieaugušajiem, pusgads bērnam, bet atkal vadieties pēc intensitātes. Jā, tas, kas ar jums notiek. Ja jums jums šķiet, ka ir jau labs laiks, ir pagājis, bet jūs joprojām jūtaties kā pirmajā dienā, jā, vai otrajā, vai trešajā, ka viss joprojām ir miglā, un jūs tur ne rīta, ne vakaros darbu es nevaru aiziet, un ir tā tik ļoti izsists ārā tas pamats ir izsists ārā, nevajag gaidīt nekādus 6 mēnešus vai gadu, vajag iet un runāt par to, kas notiek. Un intensitāte ir savienot kopā ar tiem dažādajiem simptomiem, ko mēs iepriekš pārskatījām, pareizi? Jā, intensitāte būs par sēru reakcijām, ne tikai emocionālas, tur var būt arī fiziskas, un tas var būt arī kognitīvas, uzvedības, jā, piemēram, ja es sāku piemēram, lietot alkoholu vai narkotikās vielas, nevajag gaidīt pusgadu vai 12 mēnešus. Jā, nevajag gaidīt, vajag uzreiz iet meklēt palīdzību un teikt, ka es piedzīvoju sēras un es esmu tur, atsākuši, piemēram, lietot alkoholu, jo es netieku galā ar tām emocijām. Santa, vai ir kaut kas tāds, kas mūsu sarunā nav pārunāts un tu vēlētos ar to padalīties?
Es gan jau gribu tādu, ne novēlējumu, bet, tajā pat laikā, laikam, tas ir tāds novēlējums cilvēkiem, līdz cilvēkiem būt iejūtīgiem un nemēģināt pārvērst sēras par sacīkstēm tiem cilvēkiem, kas iet cauri sērām. Un tie, kuri varbūt šobrīd klausās un arī piedzīvo sēras, es gribētu novēlēt iespēju piedzīvot tās reakcijas. Jā, iespēju piedzīvot tās reakcijas, kas ir tās reakcijas, kuras tieši jūs piedzīvojat, un nekaunēties par tām, neminimizēt tās un pieņemt, ka tas viss, kas ar jums šobrīd notiek, ir pilnīgi normāli. Paldies par šo sarunu. Jā, paldies par uzaicinājumu. Un es ceru, ka šī saruna būs vērtīgs kā ceļvedis kādam, varbūt kā jauns literatūras avots, ja mēs tā varam nosaukt. Un, jā, lai tev skaisti šī diena atpusē. Jā, paldies, visu labu!